Bluejas māja ir viena no vissīkāk izstrādātajām vietām jebkurā animācijas seriālā televīzijā šobrīd. Un lielākā daļa cilvēku skatās katru sēriju, pat nepamanot, kas slēpjas fonā. Šodien mēs iziesim cauri katram noslēpumam, katrai slēptai detaļai un visam, ko šovs nekad tieši neuzsver par Hīleru ģimenes mājām. Pirms mēs pievēršamies konkrētām detaļām, parunāsim par Hīleru mājas izkārtojumu. Jo māja patiesībā maina savu dizainu atkarībā no tā, kas nepieciešams konkrētajā sērijā. Istabas maina vietas. Logi ir vērsti dažādos virzienos, un mēbeles pārvietojas bez jebkāda izskaidrojuma. Taču ir standarta izkārtojums, pie kura seriāls atgriežas atkal un atkal. Un vislabāk to var redzēt oficiālajā Hīleru rotaļlietu mājā, kas mums sniedz skaidru pārskatu pa stāviem, kā māja patiesībā ir uzbūvēta. Hīleru māja ir 3 stāvus augsta. Pirmajā stāvā ir galvenā viesistaba, liela atvērta telpa ar oranžo dīvānu, kāpnēm vidū un lielu logu aiz dīvāna. Šeit notiek lielākā daļa ģimenes aktivitāšu. Dodoties uz otro stāvu, kļūst interesanti. Virtuve un ēdamzona atrodas šeit augšā, kas patiesībā ir diezgan dīvaini, ja tā padomā, jo reālajā dzīvē virtuves gandrīz vienmēr ir pirmajā stāvā. Bet Hīleru mājā visa virtuve, ieskaitot skapīšus, izlietni un ēdamgaldu, atrodas otrajā stāvā. Un šovs to patiešām apstiprina sērijā Picas meitenes, kur mēs redzam māju no augšas un varam precīzi redzēt, kur atrodas virtuve. Un tad augšējā stāvā ir vannas istaba un guļamistabas. Tātad plānojums ir šāds. Viesistaba apakšā, virtuve vidū un guļamistabas augšā. Neparasti, bet tāda ir Hīlera māja. Un runājot par dizaina izmaiņām, Hīlera virtuve ir lielākais piemērs tam. Lielākajā daļā sēriju virtuves izlietnes loks ir vērsts uz mājas sānu. Tas ir standarta plānojums, ko redzat atkal un atkal. Bet tad sērijā Dzimis vakar, kad Čilī stāv pie virtuves izlietnes, viņa caur to pašu logu skatās tieši uz pagalmu, un skats uz pagalmu ir pilnīgi atšķirīgs no visām citām sērijām. Un dizains mainās ne tikai starp sērijām, tas mainās arī vienas un tās pašas sērijas laikā, jo sērijā Dzimis vakar sākumā virtuves izlietne bija vērsta uz mājas sānu, bet vieta mainījās starp ainām, jo stāstam bija nepieciešams, lai Čilī tieši tajā brīdī skatītos uz pagalmu. Un animatori vienkārši to neuzkrītoši atrisināja, nepievēršot tam nekādu uzmanību. Tagad parunāsim par rotaļu istabu. Vai esi kādreiz rūpīgi apskatījis paklāju uz grīdas? Tas ir veidots tieši kā kivi auglis. Un, kamēr tu skaties uz rotaļu istabu, apskati attēlu uz aizmugurējās sienas. Tas ir Austrālijas karte, kurā izcelts Kvīnslendas štats, kurā atrodas Brisbēna. Un, ja tu nezināji, Brisbēna ir vieta, kur norisinās šis šovs. Tas ir šova klusais veids, kā tev tieši pateikt, kur šis stāsts norisinās, nekad to nesakot skaļi. Tagad pāriesim pie meiteņu guļamistabas. Tāpat kā rotaļu istabā, arī viņu guļamistabā paklājs ir veidots kā auglis, un šoreiz tas ir arbūza formā. Starp kivi rotaļu istabā un arbūzu guļamistabā Hīleru mājā ir ļoti izteikta augļu tēma. Un paskaties arī uz gultām. Bluejas gultai ir liels burts B, jo viņa ir vecākā. Bingo gultai ir mazais burts B. Tā ir maza, bet ļoti jauka detaļa. Tagad parunāsim par kaut ko, par ko lielākā daļa cilvēku nemaz nezina. Bluejai ir mājdzīvnieks – zivs. Pēc tam, kad Čilī palūdza uzbūvēt dīķi pagalmā, parādījās mazs dīķis, un tajā dzīvo oranža zivs, kas šķiet ir Bluejas mīļākā. Un godīgi sakot, nav grūti saprast, kāpēc. Zivs ir tādā pašā krāsā kā Čilī un Bingo, tāpēc šķiet, ka tā pieder ģimenei. Tā galvenajā seriālā parādās reti, bet to var skaidri redzēt blakus miniseriālā. Un dosimies uz mājas priekšu, jo, ja paskatāmies Hīleru paskastīti, uz tās var redzēt ciparu 2. Tas nozīmē, ka Hīleru ģimene dzīvo mājā ar 2. numuru savā ielā. Tāpēc viņu māja ir pirmā ar pāra numuru, kas nozīmē, ka ļoti iespējams Džudaks dzīvo mājā ar 1. numuru, bet Lakija ģimene mājā ar 3. numuru. Taču neviens no šiem faktiem nav apstiprināts pašā seriālā, bet numuri sakrīt ideāli. Dosimies uz virtuvi. Stūrī var pamanīt sāls un piparu trauciņus uz letes, un virs tiem pie sienas karājas šķiet ķiploku pīne. Sīkas detaļas, bet tās daudz pasaka par Čilī kā pavāri. Un viesistabā pievērst uzmanību ananāsa vāzei. Tas ananās nav tikai dekorācija. Tas ir veltījums Ludo Studio, animācijas studijai, kas radīja Bluey. Ananās ir Ludo Studio simbols, tāpēc katru reizi, kad Bluey redzi kaut kur ananāsu, studija klusi atstāja savu parakstu šovā. Pārējot uz viesistabu, paskaties uz zonu zem televīzora. Bandits tur glabā akmeni, kurā ir iespiesta suņa ķepas nospiedums.
Un, ņemot vērā, ka Bandits ir arheologs, tas gandrīz noteikti ir fosīlija, saglabājies sena suņa nospiedums, kas pirms miljoniem gadu iemina dubļos. Tas atrodas Hīlera viesistabā kā parasts dekors, bet patiesībā tas ir priekšteču vēstures gabals. Un tieši blakus tuvumā esošajam puķipodam ir arī suņa kauls, ko Bandits parādīja ģimenei pēc vienas no savām darba komandējumiem. To pat var pamanīt minisērijā Arheoloģija, ja uzmanīgi ieskatās. Arī viesistabā vienā no istabas pusēm ir ierāmēta fotogrāfija ar Čilī tēvu jaunībā, ģērbtu militārā formā. Un otrā pusē pie durvīm ir ierāmēts krusts, kas izskatās pēc Viktorijas krusta, militāras medaļas, ko piešķir karavīriem par izcilu drosmi kaujā. Čilī tēvs piedalījās karā un par to ieguva vienu no augstākajiem apbalvojumiem. Un Hīlera ģimene klusi novietoja gan fotogrāfiju, gan medaļu uz savas viesistabas sienas, nevienā sērijā tam nepievēršot īpašu uzmanību. Pagalmā ir mazs koks ar spilgti sarkaniem ziediem. Šo koku sauc par liesmaino jeb flambojantu, un tas ir pazīstams ar vieniem no košākajiem sarkanajiem ziediem starp visiem augiem. Bingo patiesībā atbild uz jautājumu, kāds tas ir koks sērijā Barbecue, taču tas notiek tik ātri, ka lielākā daļa cilvēku to pilnībā nepamana. Un kamēr tu skaties uz pagalmu tajā pašā sērijā, pārbaudi vietu aiz viena no puķu podiem kadra augšdaļā. Turpat atrodas lapseņu pūznis. Banditam tiešām vajadzētu ar to tikt galā, pirms kāda no meitenēm to atrod. Garāžā, kas šovā gandrīz nekad neparādās, fonā ir paslēptas dažas lieliskas detaļas. Tur ir sērfošanas dēlis ar ananāsa dizainu, kas, kā mēs jau zinām, ir Ludo Studio simbols. Tur ir arī lauka hokeja trofeja, kas gandrīz noteikti pieder Čilī, ņemot vērā, cik ļoti viņi mīl šo sporta veidu. Un stūrī ir vecs rādio, kuru Bandits acīm redzot nekad neizmanto. Garāža visā seriālā parādās tikai uz dažām sekundēm, bet pat šajās dažās sekundēs detaļas ir redzamas. Sērijā Fejas uz sienas ir Bingo fotogrāfija. Un ja ieskatās uzmanīgi, Bobs Bilbijs ir tieši blakus viņai šajā fotogrāfijā. Tas nozīmē, ka bilde tika uzņemta tieši tajā nedēļas nogalē, kad Bingo atnesa mājās skolas talismanu. Māja patiesībā mainās un tiek atjaunināta atkarībā no tā, kas noticis iepriekšējās sērijās, kas ir neticams detaļu līmenis animācijas seriālam. Un runājot par fotogrāfijām uz sienām, ir viena, kurā Bandits un Čilī stāv pie Tadž Mahal. Šī fotogrāfija tika uzņemta vēl pirms Blueja un Bingo dzimšanas, laikā, kad Bandits un Čilī kā pāris ceļoja kopā pa Indiju. Tā ir vesela viņu dzīves nodaļa pirms kļūšanas par vecākiem, kas klusi karājas pie sienas fonā. Un šim pēdējam sīkumam dosimies atpakaļ uz virtuvi. Sērijā Bingo virtuvē ir skapis ar krīta atzīmēm sānos. Tās ir auguma mērījuma atzīmes. Čilī klusām ir sekojusi līdzi, cik garas kļūst viņas meitas gadu gaitā, tāpat kā to dara vecāki reālajā dzīvē. Tā ir maza detaļa, kas pasaka visu par to, kāda mamma ir Čilī. Un tieši blakus tam uz sienas ir zīmējums, kurā skaidri var saskatīt Blueju un viņas kanādiešu draugu Žanu Luku stāvam blakus viens otram. Atgādinājums, ka pat tad, kad Žans Luks nav sērijā, viņš joprojām ir daļa no Bluejas pasaules. Uz viņas virtuves sienas, tieši tur, kur viņas ģimene to var redzēt katru dienu. Hīleru māja nav tikai fons, tas ir stāsts, kas tiek izstāstīts detaļu pēc detaļas. Un kā vienmēr, tiksimies nākamajā video.